un esiet sumināti. Esmu Aleks no Soham meditācijas un sevis izzināšanas skolas, un šis būs video pielikums mūsu jaunajai rakstu sērijai par mantra jogu. Ja, pirmā rakstu sērija par mantra jogu, un šajā rakstu sērijā mēs pieskaramies universālajām mantrām. Ja, kas ir mantras, kā mantras izvēlēties, kā mantras skaitīt, vai visas mantras var skaitīt, kādā veidā tas tiek darīts. Ja, par to un daudz ko citu jūs varat šajā rakstā izlasīt. Bet šajā pielikumā es nodemonstrēšu, kā mantras ir jāskaita, kā pareizi jāizrunā, kā jātur skaitām krēles, ja mala, kā arī dažas citas sīksnianses. Ja. Pirmā lieta, kas attiecās mantra jogu, tad mantra jogu var praktizēt divos veidos. Vai nu kā bhakti jogas elementu, tas nozīmē, ka mēs izvēlamies kādu dievību, kas mūs piesaista, un skaitām attiecīgās dievības mantru, ja, ar sirdi, ar dvēseli, veidojam attiecības ar noteikto izvēlēto dievību caur mantru, pareizi, regulāri, sirsnīgi skaitot izvēlētās dievības mantru. Ja, jūs varat paši izvēlēties, bet parasti šajā procesā palīdz guru vai kāds nopietns pieredzējis jogs, kas jums var palīdzēt izvēlēties jums atbilstošāko un piemērotāko mantru. Ja, šeit interesanti, ka izvēlēties mantru jāņem vērā dzimšanas gads, datums un zodiaka zīme, ja, jo tas ietekmē, ja, kādu mantru jums labāk izvēlēties. Un tad, kad mantra izvēlēta, tad mēs varam to skaitīt vai nu, kā jau teicu, kā bhakti jogu, vai otrs moments ir, mēs varam mantras skaitīt kā meditāciju, kā koncentrēšanās tehniku. Vienkārši atkārtot mantru, noturēt uzmanību uz šo mantru, un tad tā jau ir koncentrēšanās praksa, tā jau ir principā meditācija. Mantras skaitot, mēs varam to darīt domās, ja? Mēs varam mantras skaitīt balsī, domās, čukstus, varam to darīt ar malu vai bez malas. Ja mēs to darām bez malas, tad tā ir meditācija, koncentrēšanās praksa. Ja mēs darām ar malu, tad jau tā ir vairāk bhakti joga. Malai ir liela nozīme. Ja? Mala mums palīdz fokusēties uz to, ko mēs darām, uz mantras skaitīšanu. Ja? Un šeit ir knifi, kā mēs pareizi malu turam. Ja? Malu mēs turam šādi, starp vidējo pirkstu, īkšķi un gredzenu pirkstu, praktiski ar 3 pirkstiem. Ja rādītāji pirksts nepieskarās malai, un arī mazais pirkstiņš nepieskarās. Tam ir sava loģiska ideja. Mazais pirkstiņš simbolizē ego, un ego šajā garīgajā procesā nepiedalās, tas ir liekas. Ja, tad mēs ar vidējo pirkstu un gredzenu pirkstu noskaitam mantru, pārliekam bumbiņu, noskaitam mantru, pārliekam bumbiņu, noskaitam mantru, pārliekam bumbiņu, noskaitam mantru, pārliekam bumbiņu. Tā apmēram 108 reizes, līdz mēs nonākam līdz bumbiņai, kurai klāt aste. Ja? Un šo asti meru mēs nekad nepārkāpjam. Mēs griežam malu otrādi, un atkal sākam no jauna skaitīt mantru, noskaitam mantru, pabīdam bumbiņu, noskaitam mantru un pabīdam bumbiņu. Ja? Šādā veidā pareizi ir jātur mala. Vēl pareizāk ir malu turēt maisiņā, jeb speciālā malas kulītē, lai to jūs neviens neredz viņu. Tā ir jūsu privāta lieta, personīga lieta, intīma lieta. Ja? Tā kā jūs savu malu un arī savu mantru nevienam nekad nevarat atklāt, izņemot savam skolotājiem, jeb guru. Tas ir ļoti svarīgi. Ja jūs to visiem stāstīt, tad esiet droši, mantras spēks nedarbosies. Ja? Jo katrā mantrā ir iekodēts spēks, jums tas varbūt liekas neticami vai izfantazēts, bet tie cilvēki, kas praktizē mantra jogu, ļoti labi zina, kas tas ir par spēku, kā šo spēku atvērt un ko šis spēks mums var īstenībā dot. Ja? Un tas ir ļoti nopietns spēks. Nu, un šajā rakstā esmu pieminējis vairākas mantras, kuras es jums iesaku arī izmēģināt. Universālās mantras, kuras jūs varat skaitīt bez iniciācijas, vienkārši izvēlēties un skaitīt. Ja? Un vadoties pēc Bihāras jogas skolas, ja? Viena tāda mantra ir Gayatri mantra. Droši vien tie, kas ar jogu ir uz tu, būs dzirdējuši par Gayatri mantru. Tā ir sievišķās feminīnās enerģijas godinošā mantra, kas mūs dod gudrību, zināšanas, skaidrību, garīgu izaugsmu, intuīciju. Ja? Šīs ir tās kvalitātes, ko mantras skaitīšana mums var dot, ja mēs to darām regulāri, ja mēs ticam, daram to ar sirdi. Ja? Un Gayatri mantra skan šādi. Om Bhur Bhuva Svaha
Tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yona prachodayat. Ja, vēlreiz. Om bhur bhuva svaha. Tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yona prachodayat. Ja, salīdzinoši grūta, bet iemācoties, ja, šo mantru var skaitīt un piedzīvot mantras spēku. Otra svarīgā mantra, ko vēlējos pieminēt, ir Mahamrityunjaya mantra. Tā savukārt ir vīrišķās enerģijas mantra, kunga Šivas, viena no daudzajām mantrām. Mantra, kas mūs pasargā, aizsargā, dod veselību, dod ilgmūžību, dod mums garīgu izaugsmu un uzrāvienu. Tā ir Mrityunjaya mantra, un tā skan šādi. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushti vardhanam urvārukam iva bandhanam mrityor mukshiya māmritāt. Vēlreiz. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushti vardhanam urvārukam iva bandhanam mrityor mukshiya māmritāt. Ja, šī arī laba mantra, ko skaitīt. Un, kad jūs mācāties skaitīt mantru, tad vislabāk to darīt ir pie kāda zinoša skolotāja, vislabāk pie indus, ja, kam šī izruna, ja, skaņas vibrācija ir pareizi atbilstoša. Un vēl raksta noslēgumā pieminēja vairākas, kas varbūt nav īsti universālās mantras, bet mantras, kuras arī var skaitīt. Ideālā variantā jūs saņemat iniciāciju šajā mantrā, bet dažkārt var arī skaitīt bez iniciācijas. Un arī tas var dot labumu, ja šī mantra jūs piesaista. Un viena no tādām jogas mantrām ir ļoti labi zinām, ko skaita Krišnaīdi. Ja, tā ir Rāmas Krišnas mantra, un tā ir šāda. Hare Rāma, 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 Hare Hare, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare. Vēl pie dievību mantrām varam pieminēt slaveno kunga Šivas mantru, ko droši vien daudzi zina. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Savukārt kunga Višņu dievības cienītājiem slavenākā mantra ir Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vai arī Višņu kā Narayans avatārs un attiecīgā mantra Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya. Savukārt kungam Ganešam arī ir virkne mantrām. Ja? Kungs Ganešs ir dievība ziloņa galvu. Būsiet pamanījuši šo specifisko dievību, kas ir kunga Šivas dēls. Un viņam mantra savukārt ir šāda. Om Gam Ganapatye Namaha, Om Gam Ganapatye Namaha, Om Gam Ganapatye Namaha. Un visbeidzot arī kaut kas varbūt arī saprotamāks šeit mums, rietumniekiem, un tā ir saules dieva mantra. Ja? Saule visi redz, zin, tic. Saulē ir savas dievība, un tā ir Surja, un Surjas mantra ir šāda. Om Surjāja Namaha, Om Surjāja Namaha. Un arī mēnesi dievība, un attiecīgi Čandra, un mantra ir šāda. Om Čandrāja Namaha, Om Čandrāja Namaha, Om Čandrāja Namaha. Ja? Tik daudz pa mantrām, kā tās izrunā, kā tās praktizē. Izmēģiniet paši, mantrām ir ļoti liels spēks. Jūs varat ticēt, varat neticēt. Abos gadījumos jums ir jāizmēģina, lai gūtu šādu pieredzi. Ja? Turpināsim ar mantra jogas rakstu sēriju. Būs arī citi raksti un citi video. Ja jums ir kādi jautājumi par mantra jogu, droši rakstiet, jautājiet, mēģināšu jums atbildēt. Visu gaišu, Om Shanti!